Iepazīsties ar pauzerķu. Nu. Aiziet, kāpjam iekšā. Redzi? Aura arī gatava braukt, vai ne? Šeit man būs līdzi smelšu kūku, vecrīga un viena apoņu maisītrīga. Aiziet, skrien ārā. Aiziet, Aura arī. Čau, viens sveiciens atkarīgi manā YouTube kanālā. Es esmu atbraukus līdz Saulkristiem. Tāpēc, ka man vecāki šobrīd ir atvaļinājumā, viņi ir ceļojumā un es esmu braukus nedaudz tā kā paskatīties, kas notiek viņiem dārzā, aplaistīt pāris podzes, pāris puķus, paskatīties, kas notiek siltumnīcā, bet pirms es to iešu darīt, man ir riktīgi forši jaunumi. Gan priekš manis, gan arī varbūt priekš jums. Es sev nopirku jaunu kameru. Tie, kas man sako Instagramā, tie jau storijās būs redzējuši, par ko es runāju. Tā kā, ja tu nav nesako Instagramā, tad tā ir pirmā vieta, kur var uzzināt visu, kas notiek, kas jauns manā dzīvē un tā tālāk un tā tālāk. Bet es jums to ātri arī tagad parādīšu, pirms mēs to pārslēgsimies. Jo man likās, ka varētu tā kā iefilmēt arī māmas dārzā tādu smuku montāžu un patestēt. Pirmo reizi patestēt jau no kamerām. Tā ir Somijā. Tā ir ieguldījums, kas visticamāk īstā nekad neatmaksāsies, jo es arī storijos minēju, ka, ar YouTube īpaši atgūt atpakaļ ieguldītos līdzekļus nevar, bet, ziniet, es to uztveru kā ieguldīšanu savos hobijos un sevi, jo man ļoti aizrauja video filmēšana un man ļoti patīk arī visi tehniskie aspekti, tāpēc iepazīsties ar manu jauno skaistuli. Tā ir Canon PowerShot kamera. Es tuliņ arī parādīšu, kā tā izskatās nedaudz vairāk. Tātad ar lūk šādu izbīdāmu ekrānu un kvalitāti ir superīgi. Tā ir šī gada kamera. Šogad, sāk sakot, iznākus, tāpēc es ļoti ceru, ka tas upgrades būs jūtams, jo tā kamera, kur es šobrīd izmantoju, tā jau ir kādi gadi 7, 8. Nāsim visu šo te YouTube vlogu filmēšanas laikā mainījusi kameru, tāpēc 3, 2, 1, pārslēdzamies. Hello! Kā jums izskatās? Kāda ir skaņa, kāda ir bilde, jo šī ir vairāk tā kā platleņa kamera, kā jūs to varat redzēt, tad var vairāk redzēt to, kas man notiek aiz muguras un man apkārt, un tā ir tik laba tā stabilizācija, man liekas tagad, kad es nedaudz pastaigāšu, var nedaudz vairāk to saprast. Wow! Man pašai vismaz pirmie iespēja ir super labi, bet es pati vairāk redzēšu tad, kad es importēšu visu šo saturu datorā un to montēšu. Vienīgais rod bišķiņ, tā kā tā gaisma netik labi pārslēdzās, kurš iznākšu vairāk gaismā, un tad ir tāds drusiņu pārgaismot, savukārt, kad iet atpakaļ ēnā, tad, kā jūs to redzat, paiet kāds mirklīts, kamēr kamera saprot, ka es esmu nedaudz vairāk ēnā, bet ko jūs domājat? Uzrakstiet savus domas komentārā, vai ir uzlabojums? Es ceru, ka ir, jo gal galā kamera maksāja 1000, līdz ar to, bez variantiem, vai ne? Bet, es tagad izvēršu cauri māmas dārzam, palaistīšu kaut ko un uztaisīšu arī tādu nelielu montāžu, lai es pati varu patestēt to, kā šī kamera ir darbībā. Kaudze ar ķirštamātiņiem. Es atklātu Bemberos nopirkt to vecrīgi, jo One Love Bember un došos atpakaļ uz mājām, jo es esmu paspējis arī bišķīt nosalt, kā to redzēt pēc maniem pirkstiem, jo man liekas ārā ar ko 10-11 grādi. Rudens ir sācies. Čauk, jau jāsaka, ka nākamajā dienā, jo vakar es tā kā neko vairāk nefilmēju, tāpēc, ka mēs Mikiju vedām pie vetārsta, viņam kaut kas nav labi, vai no ar aknām, visticamāk ar aknām, iespējams arī ar nierēm.
Tā kā viņam ir pazudus apetīte, viņš bija letarģisks un bijām jau uz sistēmām. Un šodien viņi vedījuši uz vēl vienu sistēmu, tad rītdien mēs brauksim uz ultrasonogrāfiju, bet vismaz pēc vakardienas sistēmas viņš ir tā kā jau bišķiņ dzīvīgāks, viņš ir bišķiņ arī uzēdis, jo pirmajā dienā tā kā, vispār viņš neizstījās pēc viņa. Tā kā jāturēs mīkšs, lai viņam viss būtu labi, tas ir tikai kaut kas akūts, ko var izārstēt. Bet jā, es tagad esmu atbraukusi līdz veikalam, tāpēc man vajag nopirkt šo to no pārtikas, ļoti aizraujoši, un es vēlēs iet arī Pepko. Tāpēc, ka ja jūs pazīstat mani, tad jūs zināt, ka man patīk visādas sezonālas lietas, sezonālas dekorācijas, un iesim pačakot, kas viņiem ir labs, jo es pāris Instagram storijos pāris meitenēm redzēju, ka tur tādas riktīgi mielīgas lietiņas, tā kā ejam. Visai silti, man liekas, kā ārā ir augstāks, bet ir ok, nolūkšu nost jaku un uztaisīšu jums ātro holu. Es jau uzfilmēju to storijos, bet, gan jau, ka ne viss man tur sako. Ja tu vēl nesako, tad why? Kāpēc? Kāpēc dodies piesako? Bet jā, uztaisīšu arī šeit, lai arī šeit tas būtu. Un tad, pirmkārt, īstenībā jāsaka tas, ka es biju pārsteigta par to, ka 1. oktobrī jau tur ir pilns ar Ziemassvētku lietām. Tā kā Ziemassvētku krūzīt, Ziemassvētku dekorācijas, man tāds too soon, jāiet vēl pabaudīt rudeņu, jo rudens ir tikko kā sācies. Un tad pirmā lieta, kuras nopirku, ir lūk šāds te ķirbīts, jo jūs jau zinat man mīlestību pret ķirbīšiem pa 5 eiro. Vēl šāds stikla teikāna pa 6 eiro. Man liekas, ļoti jauki izskatīsies kopā ar lūk šo te dikti mīlīgo tasītes. Un apakš tasītes komplekta ir tādu mazu vāverīti, riktīgi mīlīgi, tādu mazu sēnīti, arī pa 5 eiro. Visam noteikti ir sācies sveču laiks, un es nopirku sojas vaska sveci ar tāda siltā dzintara un sandalkoka smaržu, un smaržo ļoti, ļoti rudenīgi, un patīk arī svecītas dizains. Par svecēm runāts nopirka arī lūk šādus tuvojošiem Halloweeniem ar tādām viltus asinīm, ka 2,50, un tad pēdējā lieta, kuras nopirka, ir dikti mīlīgi džemperīši Aurēlijai un Deizijai. Katrs maksāja 5 eiro. Es ceru, ka viņām derēs. Dikti forši, man liekas. Un tad vēl es iegāju arī uz jūsu skābi, jo man gribējās daudz upgradeot upsveļu. Un tad attiecīgi es nopirku ok, galvenais, lai man tagad nekas te nesaplīst. Drošās vietās. Ok, labi, pirmā lieta, kas man te nokrita, tā ir lūk šāda te vāzīte. Tā bija uz atlaidi, man liekas, pa 6 ar kaut ko. Uļamistabai, kā es to minēju, es nopirku jaunu gultisveļu. Man šķita arī tāda rudenīga, rūtaina. Bija, man liekas, pēc 14,99. Un otru lietu, ko es arī nopirku uļamistabai, ir lūk šāda dekoratīvais filmam. Man šeit ir tā kā smuki saskaņojas kopā, ne? Ok, labi. Tagad gan es braukšu atpakaļ uz mājām. Man ir jādodās, kā es to minēju iepriekš, ar Mikiju uz sistēmu. Ne, Mika, cīti, kā tev iet? Kā tev iet, zaķīti? Ko? Mums jābrauc ir, viņam redz, kur ir katetra. Jā, mums jābrauc atkal būs tur, kur tā negribēsies braukt, zaķuku. Miko. Nu. Oi, kāds tam, kas man augsta roka ir, vai ne? Augsta roka ir, jā. Nu, ir vismaz dzīvīgāks, jā, reaģē, vismaz nāk mīļoties. Labs, Mikiņš. Labs, brauksim, jā? Tā, Mikijs ir ielikts groziņā. Čau, zaķi. Un mēs dodamies. Mikijs bija mums tiešām malacīts, pacietīgi nosēdējums, kaut 40-50 minūtes tā sistēma, kamēr bija. Bet pozitīvi ir tas, ka viņam nav temperatūra, viņam vakar arī nebija temperatūra, viņam pirmajā dienā bija 40,5, tā kā kaut kāds zālītis strādā. Bet, nu jā, tas iekaisums, kā to minēju, mēs rīt brauksim uz ultrasonogrāfiju skatīties, kas tur notiek. Bet jā, turam īkšķi, lai viņam viss būtu labi, lai tas būtu kaut kas ir viegli ārstājams, nevis kaut kas hronisks, bet
Nav pasaķīgi. Viņš tik pacietīgs, viņam bija tik liels baiļu pilns acis. Bet tāds malacīts. Bet jā, tā ir ar mājdzīvniekiem. Šī ir jau trešā nedēļa pēc kārtas, kas esmu veterinārijā klīnikā. Mums bija Deizijai sterilizācijas operācija, tā kā tā viss veiksmīgi noritēja, tā kā ļoti labi, bet tagad ir 3 dzīvnieki, tad tu diezgan bieži dzīvosies pa veterinārijām, vismaz tāda ir tā mana pieredze. Un, ziniet, tas pat nav par to laiku vai finansēm, bet drīzāk tas pārdzīvojums un tas satraukums, jo, dzīvnieki nevar pateikt, kas viņiem kaiš, kas viņiem sāp vai kā, un tad ir grūti noskatīties, kad viņi galīgi nav tādi, kādi viņi parasti ir, un tagad galvenais, noskaidrot, kas Mikiem kaiš un sadoktorēties. Tā kā es rīt ielikšu vēl tādu nelielu update, lai šajā vlogā viss būtu, bet tagad došos mājās. Pirms mēs dodamies pie vetārsta, es vēlos iziet caur saviem 2 asus sūtījumiem. Tur bija tāds pāris uzmanīgas lietas, kas man varētu noderēt nākamās nedēļas ceļojumā uz Parīzi. Tur noteikti arī taps vlogs, tā kā tos jūs nepādīsiet garām, bet, protams, vairāk būs manā Instagram profilā, un tad mēs vienkārši vēlos iziet cauri, ko es paturēšu, ko es sūtīšu atpakaļ, lai pēc tam var piestāt pakumātā un atslēgt šīs kastes. Jā. Īstenībā vairāk pasūtīju tieši aksesuārus. Pasūtīju pāris rotas lietiņas. Piemēram, lūk šādus te riņķveida auskars. Man nekad nav bijuši šāda auskars, starp citu. Un tad lūkšus, kurus jau esmu uzvilkus un kas arī ir rīktīgi smuki izskatās, tie ir lūk šādi te, cieaugšu bildes ānā. Rīktīgi smuki. Šādi te gredzentiņu ar sirsniņu, ļoti ieptikās krāsa. Cerams, ka derēs. Jā, perfekti. Un tad vēl 4. lieta ir lūk šādi te kaklarota ar maziem ķirsīšiem. Vēl nevar izdomāt, man patīk šīs saules brilles, vai tomēr nē. Tā kā tā forma ir nedaudz savādāk nekā kā es parasti nesādu, bet man patīk brūnganā krāsa, un tas arī bruņukuļu čaulas raksts. Bet jā, es nezinu, jei vai nē. Vēl es pasūtīju tumši sarkanu jostu, smukas brāds, manuprāt. Tumši brūnas zeķītes un arī tumši brūnus cimdiņus. Vēl 2 veidu zeļbikses. Man liekas, vienkārši perfekti piestāvēs Parīzē. Otrs ir arī rīktīgi foršas. Tādiem tā kā spīdumiņiem, bet, punktiņi šodien ir ļoti modē. No apaviem savukārt pasūtīju šāds ar tumši sarkanas kurps ar augstu papēdi. Kā to noprast tumši sarkanā krāsa, man šodien ir rīktīgi topā. Šīs uzmērīju, šīs man dara, bet tas, kas man nedara, īsti līdz galam ir šie zāba, kas ir baigi žēl, jo viņi bija ļoti labām naudiņām par 18 eiro. Tumši brūnā krāsā, tātad, man liekas, var redzēt to, ka tumši sarkanais un tumši brūnais tiešām man ir favorīti, bet šie zābaki man stūma daļā bija tā kā bišķiņ pa platu, bet, tāds salīdzinoši ārti. Es gan nezinu, cik praktiski, jo es domāju, ka šis materiāls nav tāds super ilgnoturīgs, bet vismaz tāds stilīgi, man likās. Tad trešie apavi ir botas.Īgi rozā krāsā ar tieši brūnām detaļām, un izskatās tātad, lūk, šādi te, man liekas, riktīgi smukiņas, un arī bija, man liekas, ļoti labām naudiņām, no tādas mākslīgās zamšādas. Cerams, ka derēs. Un tad vēl es pasūtīju šo tonu apģērba uzmēram. Es biju cerējis to, ka bodīs būs vairāk uz sarkanīgo pusi, bet realitātē tā kā vairāk violets, ne? Tā kā visticamāk, es to sūtīšu atpakaļ, bet svārciņi gan man patīk tiem mazie šķēlumiņi šeit priekšpusē. Turpinam tālāk ar šo te balto topiņu, un man šķiet, ka tas ir maķinīt pa lielu, tā kā prasītos šeit vidukuļu daļā šādiem varbūt bišķiņ īsāks, es nezinu. Nē, es sūtīšu atpakaļ. Un tad otra lieta ir, lūk, šie te svārciņi. Man ļoti iepatikās tās bantītes, bet tie ir diezgan īsi. Tā kā visticamāk, ka nebūs, jo, rudenī saldbaigi negribās, bet, krāsa un tas dizains ļoti patīk, bet sūdam atpakaļ. Svārki numur 3, baltā krāsā no Lina Auduma ar tādu foršu sasienam bantīti šeit sānā. Es domāju, ka es paturēšu šodien vairāk ne, bet nākam vasar. Lai gan nē, īstenībā, piemēram, ar tādu lielāku džemperīti, tādu oversize stilu un daudz garāku un zābaciem, arī varētu būt smuki. Ne? Ok, uzmēr vēl pēdējos. Un 4. svārki būs totāls nē, jo pirmkārt man tie ir tā kā drusiņi pa īsti, kas man ir diezgan klasiski problēma. Un otrkārt, uz modelis ļoti labi izskatījās, es man tā šķiet, bet realitātē, nē, sūtu atpakaļ. Tā kā vienmēr viss links es būšu atstājis aprakstu kastītē, ja tev kaut kas iekritēcijas, bet, mēs tagad drīzumā dosimies pie vetārsta, un tad jums updatēšu, kas un kā.
Vēl tieši pēdējo vakaru saulēti, bet jā, mēs pēc vairākām stundām esam atpakaļ. Tad Mikiem bija ultrasonogrāfija. Un tur par lēmu neatklājās tā kā nekas tāds ļoti, ļoti slikts. Tikai vairāk sīkas lietiņas, kas potenciāli tā kā kopā varētu būt radījuši šo te visu iekaisumu vai tā kā uzliesmojumu. Un viņam izrakstīja kaudzi ar zālēm. Mums ir tagad 2 nedēļas. Nedēļa jums ir antibiotikas, tur arī steroīdi, lai viņam veicinātu apetīti un probiotikas un antibiotikas jau minēja, jā, man prāts ir bišķiņ jābūt rā, jo šī jau ir 4. diena, kad mēs esam veterinārijā klīnikā, un tad tur, protams, ka paiet kāds laiciņš, jo pirmās dienas bija sistēmas, šodien viņam arī bija sistēma, bet gan zemādā, viņam arī sadeva vēl zālītes, tā kā turēsim īkšķi, lai Mikiem viss ir labi, lai viņš pēc iespējas ātrāk sadakterēs un tiek atpakaļ uz pēciņām, jo, pēc sonogrāfijas saprotu, ka tur varētu būt kaut kas apakšā drusciņi hronisks, bet mums ir jāatkārto vēl asins analīzes pēc mēneša pusotru skatīsimies, kā viņam kas ies. Un, jā, ko es gribēju teikt? Un jā, I'm off, jo mans smadzenes ir reāli uzkārušās, man ir vēl šokar bišķiņi jāapstrādā, bet vajag attiet pēc intensīvām 4 dienām. Es ļoti ceru, ka tev patika šis video, tas sākās tāds rītīgi, tāds augsts nots ar jauno kameru. Gaidīšu tev zinu komentārā par to, kā tev patīk, kvalitāte, bilde, skaņa. Bet, jā, viss būs labi. Esam dabūjuši Miki vismaz uz kaut cik stabilām kājām. Cerams, ka viņam atgriezīsies arī apetīti pilnā apmērā. Un jā, lai tev forši atlikusī diena, ielaiko šo video tev tas patika, kā arī, protams, piesko manam YouTube kanālam, lai neplēs garām Parīzes vlogus, kas būs nākamajā. Tā!